Raidījuma turpinājumā dosimies uz Kandavas pusi aplūkot vienu no Kandavas novadas svētvietām. Kandavas pilsētā atrodas Kandavas baznīckalns, kurš kā pilskalns bija apdzīvots līdz pat 13. gadsimtam. Mēs šobrīd atrodamies pie Kandavas pilskalna, un ko tas nozīmēs mūsu senčiem? Kandavas kuršu pilskalns rakstos pirmoreiz minēts 1230. gadā. Tas bija viens no 9 Abavas baseina kuršu pilskalniem, pilsnovadu centriem, kas minētajā gadā slēdza miera līgumu ar krustnešiem. Kalns ir tipisks kuršu pilskalns ar valni vienā galā. Kuršu zemēs pilskalns parasti veidoja vienu kompleksu ar svētkalnu. Diemžēl Kandavas pilskalnam svētkalns nav identificēts. Iespējams, ka tas ir gājis bojā laika gaitā, iespējams norakts. Bet Kandavas novadā ir 2 citi kuršu pilskalni. Čāpoļu pilskalns un Matkules pilskalns, pie kuriem ir saglabājušies šie svētkalni. Svētkalni ir dabiski uzkalniņi, kas atrodas aptuveni 100–200 metru tālu no pilskalna. Un tie ir izmantoti, kā domājams, tautas sapulču veikšanai. Mērķis bija vai nu vienoties par kādu jautājumu atrisinājumu, vai arī saņemt svētību sev un savai zemē. Kandavas novads aicina apceļot ne tikai novada svētvietas, bet arī 25. oktobrī apmeklēt Kandavas novada kafijas un tējas svētkus, kuros visiem interesantiem būs iespēja nogaršot cigoriņu, miežu un citu Latvijā audzētu izēvielu kafiju un tēju, kā arī iemācīties pagatavot dzērienus, kā to darīja mūsu vecmāmiņas. Tas būs gards piedzīvojums visiem svētku dalībniekiem. Svētku aktivitātes norisināsies no 11. līdz 16. Kandavas kultūras namā, muzejā un promenādē.